Esam tieši ēterā. Visiem labrīt! Tā kā mēs esam atklāti un nekur neslēpjamies, tad pēc manas iniciatīvas tika uzaicināti Powerbomb BMW vai kā viņiem tas blogera pārstāvi uz pārunām. Šodien ir 19. decembris 2016. gada. Pulkstens šobrīd ir jau 7 minūtes pār 12. Nu, kā redziet, šeit ir sekretariāts, kas gatavs piefiksēt šīs te personas un uzrādot arī dokumentus. Šeit ir arī pārstāvis, kas atnācis kas darbojās šeit projektā. Bet neviens patreiz nav ieradies, protams, mēs gaidām. Digis teica, ka viņš ir aizņemta persona, bet no 12 līdz 1 pusdienas laiks tā kā ierasties var. Neviens nav ieradies patreiz. Es tā ceru, ka stundas laikā mēs esam veltījuši šim te jautājumam šo te. Ja ieradīsies, atbildēsim uz jautājumiem. Ja nē, tad aicinātu vienkārši pārstāt apmelot un gan manu ģimeni, gan aizskart personīgi. Jo pretējā gadījumā tāpatās jau daudz kas ir piefiksēts attiecībā uz fizisku izrēķināšanos un fizisku pazemošanu attiecībā uz maniem bērniem, meitām. Tā kā tā lieta tiks nodota policijai. Policijas darbinieki arī tiks pieaicināti pievienoties šīm te lietām. Ja ir nepieciešams, tad viņi būs. Ja šeit notiks inteliģenta un normāla saruna, ja cilvēki grib dabūt atbildes bez apmelošanām, tad viņi arī saņems. Bet, ja būs kaut kāds nekārtības, protams, priekš tā ir dienas, kas uz to reaģēs. Ja? Tā kā nākšu vēl tiešajā ēterā, ja kāds ieradīsies, sāksim translāciju, lai visi dzirdētu, kas notiek, kā notiek, ja, lai nebūtu tādas muļķīgas sarunas, bērnišķīgas sarunas attiecībā uz visām šīm te pasākumiem, kas ir izvērst apmelošanas pasākumi saistībā ar OneCoin. Un ne tikai to, tā kā redzēt arī ēterā, Aleks, kā viņam ir stāgnots, nosveries kokā, jā, Edijs Petersons, tā kā mini, jā, tas ir personība attiecībā uz lielu rupību un draudēšanu attiecībā. Tā kā šīs personības arī, protams, tiek noskaidrotas un tālākās darbības jau ir tieši instancēm, gan par to, kas ir uzrakstīts. Daudzas lietas jau ir no BMW Power grupas izdzēsts, bet tā kā mēs arī fiksējam, viss ir gan nofotografēts, gan piefiksēts, lai varētu pievienot iesniegumiem, gan konkrētas personas, kas ir apvainotas, aizvainotas. Tāpēc mans uzdevums bija tieši šai sakarā, ja cilvēki ir adekvāti, tad paaicināt uz sarunu, pārunu. Ja viņi ir tādi, kādi viņi ir, grūti viņiem palīdzēt. Viņiem jāgriežās tad ir pie speciālistiem, kas saucās dakteri. Tā kā aber lūdzu, informācija ir. Un šī sakarā, tātad, draugi, ja jūs esiet tādi vareni, gaidu jūs. Elizabetes 101, viesnīca Merkur, redziet, šeit ir krēsli. Ja mums nepietiks vietas, man ir sagatavots vēl krēsliņi, kur sēdēt. Tā kā, you welcome, atklājieties, ja jūs esiet tādi, godīgie zēni aizstāvi un spējat aizstāvēt gan savu viedokli, gan savus rakstus, to, ko jūs esiet rakstījuši, kas ir piefiksēts, un, protams, daudz, kas ir izdzēsts. Digis mums arī pievienojies. Tā kā, Digi, pusdienas laiks, gaidām. Tas tavs hotelis, kur nozagt to piķi. Aleksis, nākiet uz sarunām, neslēpieties, ja jūs esiet tādi adekvāti cīnītāji un jums ir fakti attiecībā uz to, kas ir apkrāpts, piekrāpts, vēl kaut kas, vediet šos personas.
neslēpieties, jo pretējā gadījumā vienkārši par apmelošanu ir arī krimināla likuma pants. Viss, šobrīd beidzu. Tiekamies vēlāk. Ceru, ka lielie varoņi šodien jūsu diena, jo saņēmu, protams, uzjautrinošas tekstus attiecībā savā dzimšanas dienā, un tā skaitā arī draudus ģimenei. Tā kā nākiet, esmu publisks, pieejams. Šodien jums ir tā diena, ka jūs varat uzdot jautājumus, konkrēti no manīm arī saņemt, ja ir nepieciešams arī no citiem. Ja, tad gaidu jūs Elizabetes ielā 101 viesnīcā Merkūra bibliotēkā. Visu jauku un uz tikšanos!